čau, mīļie draugi, fani, sakotāji. Mēs esam atpakaļ ar nākamo epizodi. Hello there. Hello, jauna lokācija, jauna vieta. Mēs testējam ūdeņus, kas jums labāk patīk. Es zinu, ka te varbūt atkal kā mūsu klasiskajā stilā. Nu labi, šoreiz ceru, ka mikrofoniem problēmas mums nebūs, bet es ceru, ka vismaz mēs esam kaut cik taisni nolikuši visu šobrīd, un es ceru, ka viss rādās, un viss būs super. Nu, mikrofoni jau mums tradīcija, kaut kas varbūt nebūs, bet tas ir cerams, ka ne uz ilgu laiku. Salaužam tradīciju. Turēsim tos īkšķus. Jā, pagājušajā es biju nedaudz vainīgs, bet nekas. Mēs turpinām kustēties, un mums ir ko runāt. Notika Ķīnas Grand Prix. Notika visādas potenciālās spekulācijas par izmaiņām un actual izmaiņas. Un priekšā mums ir tomēr vēl viens Grand Prix, tas ir Japāna. Same, but different. Jā, tas ir mūsu nākamais Grand Prix, par to mēs arī parunāsim. Jau vaicāsiet, kāpēc mums šeit ir mūsu pasaules čempiona cepura. Viņi ir ļoti vienkārši jautājumi, bet tur ir ļoti vienkārši atbild uz šo visu. Viņa ir tur, jo viņa būs kādam no jums uz galvas. Jā, tas ir mūsu pirmais giveaways. Mēs atdosim šo superīgo pasaules čempiona cepuri kādam no jums. Un viss, kā piedalīties, kā viņa dabūt, būs ne tikai aprakstā, bet arī Instagramā. Tāpēc piesakojiet, sakojiet līdzi un kustamies tālāk. Tieši tā. Kas mums notika Ķīnā? Pirmkārt, visi jau zina, tāpēc mēs varam šim tematam pieskarties pirmajam. Bļāmies, ka tavs brālis uzvinēja visu pilnīgi pareizi. Kāds sakars? Man nav vispār nekāda mazākā cerība, tā kā vispār kaut ko dabūt vairs šajā prognožu izspēlē. Es ceru, ka nākotnē varbūt tas viss mainīsies, bet bāc, kā var tik precīzi uzvinēt? Tas bija bomba no viņa. Es vispār kaut ko tādu negaidīju. Neviens negaidīja. Tu pat biji šokā, pēc Antonelli uzvarēs. Paldies Arturam, paldies brālim. Viņš izšāva ar savu prediction. Punkts vēl apstīsimies, kā mums kopā gāja pēc tam, bet es nezinu, no kuras cepurs viņš izvilka šito, bet tas bija lieliski, vismaz priekš manis. Intereses pēc šī podkāsta pavaicāsim viņam, kāds būs top 3 šim. Un ja tas būs pareizi, atkal, tad mēs dosim ziņu. Jāliek stafks. Viņam jāliek stafks, tā ir viņa tēma tajā momentā. Bet jā, visu cieņu tev, tu esi izrāvies vadībā, un mēs varam jau tagad pateikt, šobrīd tev ir 9 punkti, man ir kopumā un man ir 3. Līdz ar ko tu pa 6 punktiem esi vadībā, nekas, es atspēlēšos, man viss izdosies un viss būs super. Atspēlēsies. Ja mēs par to runājam, man vienkārši ātri pār kas notika. Amen. Tu nevienu punktu nedabūji šajā. No mūsu prognozēm, diemžēl, Mārtiņš nevienu punktu nedabūja. Bet viņš bija ļoti tuvu. Tu teici, ka Gasly top 5, viņš palika 6. Jā. Diemžēl. Varēja pateikt top 6, būtu sagājis tev. Bet nekas, tas ir nākotnē. Man izgāja 2 lietas, kas bija Hamiltons P3 kvalifikācijā. Tas bija viens, un man liekas, tas bija trakums notiek. Kas tas bija, kurš pateica pa Audi, kā viens būs DNF, un viens būs apspunktiem. Labi, teorētiski mēs ap to varam pastrīdēties, jo viens, man liekas, bija DNS, nevis DNF. Nu jā, taisnība. Par to varam varbūt pastrīdēties, bet... Teorētiski, ja viņš nestartēja, viņš arī nenofinišēja. Līdz ar ko tas, es domāju, ka ja mēs nepiekasamies sīkumiem, ko mēs nedaram šoreiz, ņemam vērā, kad visi čil. Labi, un tad Arturs izručīja. Svērs. Šautauts Arturam. Kas tieši notika Japānas Grand Prix? Kas notika? Sāksim kvalifikāciju. Vai pat sprintu? Pareizi, kvalifikācijas bija pēc sprinta. Kas notika sprintā? Nekas traks. Baignieks traks nebija, jā. Kimijs nočakarēja startu. Labi, neviens gluži negaidīja, ka tuliņ Mercedes lidos uz startu. Tas arī. Tas jau bija paredzējums, kad, ja kādam startā neies, tad tas noteikti būs Mercedes, bet, viņi tomēr atspēlējās ar savējo. Viņi ar jaudu un taišanu ātrumu. Bet nemaz negaida tik viegli. Es domāju, ka viņi vieglāk tiks garām Ferrari. Bija bišķi apcīnās.
kas bija redzams lielajā reisā, bet to vēl par nesam, tur viss kaut kā trakam notika. Bet, jā, Kimijam slikts starts, Russells uzvarēja. Lielumā nekas cits tāds nenotika īstenībā. Baigi nekas tāds nebija, jā. Jā, neko daudz pildu, neko atņemts, bet nezinu. Nav par daudz vairāk ko pateikt. Bet kvalifikācijā toties atkal Russells, ja viņš, teiksim, uzvarēja sprint, jā, kas viņam notika? Džeks cik reizes apstājās, jā. Kaut kādas problēmas, un tāpat beigās nobrauc pa otro. Līdz ar ko, tā kā, kas tas tāds bija? Kas, kā, kur, kāpēc? Viņi paņēma klasisko Indian tech support padomu, norestartēja mašīnu 2 reizes un aizgāja. Bam. Un aizgāja. Redīmoja vienu Google kodu. Play Store kods tika redīmots un viss aizgāja. Bet uz sekundu bija tāds aizdoms, kad viss tur būs čau. Ja tas bija, man liekas, Q2, ne? Kad tas notika. Tas bija Q2. Man liekas, ka pat Q3 varēja būt, kad Russellam tas notika. Vai kad Q3 sākumā? Man liekas, ka tas man liekas tieši uz beigām tas notika. Jo, kad es skatījos, man bija tāds, ka tik viņš paspēja to izdarīt, ka tik viņš paspēja ielikt to apli, jo viņš vēl nebija nobraucis no tā apli. Tas varētu būt vai nu Q2 vai nu Q3, jo Q1 tas toši nebija, tur viss bija principā jau kā ir, tā ir. Kas vēl interesants notika, kas ar McLarenam? Ne, kvalitāti jau viņi... Kvalitāti viņi izbrauc, jā. Kvalitāti viņi izbrauc. Bet ejot tālāk... tas jau ir par reisu runājot. Tas jau ir par reisu. Par kvalitāti. Kimi Antonelli, jaunākais pole positions vēsturē. Tā kā aplaus Kimijam, aplaus, apsveicam. Apsveic Toto Wolff, apsveic visu Mercedes komandu. Jā, paldies komandai, paldies mehāniķiem, ražotnē. Still be right. Tā kā viss cieņu un tiešām kaut ko viņi tur ir atraduši, bet vēlāk par to, vai tas tiks ierobežots, parunāsim. Bet kaut ko viņi šo sacīks bija atraduši, viņiem viss sanāca tā kā vajadzēja un līdz ar ko jaunākais Džeks pat taisno no sanāk, viņš vispār pat F2 dabūja pabraukt, man liekas, ka viņš F2 viņš pabrauc, man liekas, viņš F3 vispār nebija. Viņš principā šausmīgi ātri iebliez un Džeks jau ir jau līmenī. Protams, grūti pateikt, vai ne? Mēs nekad nezināsim, vai tā ir dilemma man, vai ne? Reku tagad Hamiltons nobrauc cik gadus Mercedesā zvērs. Regulas maiņa, Mercedes, brauc, gan viens, gan otrs. Tiesa, Hamiltons tika outskorots, vai ne? Vai his teammate. Bet tajā pašā laikā, tā kā, vai Kimiju ieliekot tā ēras Mercedesā, viņš braukt labāk pa Hamiltonu? Grūti teikt, un to mēs redzēsim tikai tad, ja viņš nomainīs komandas, kas šobrīd izstāsta, ka visticamākais nenotiks. Jo es domāju, ka Kimijs ir principā Mercedes Verstappens. Jā, tā kā Red Bulls paņēma Verstappenu, es domāju, viņi iet uz to pašu. Toto mīļākais projekts. Jā. Russells tā kā middle child with midējas bērns, kuru īsti nemīl. Bet, mīl jau viņu. Es domāju, ka viņi nemīlēs brīdī, ka viņam salūzīs mentālais un viņam nesanāks dabūt. Es ticu, ka tas notiks, kad Kimija vinnēs titulu pār Russellu, ja tā notiks vispār. Bet visu sezonu priekšā redzēsim. Sezonu priekšā. Lūk tā, reis. Jā, sacīkst. McLarens desāk. Piastri vēl joprojām nav izbraucis vienu apli. Viņam pat viens aplis nav zem jošas šajā sezonā. Sacīkstē. Svētdienās tik braukā ar formulu. Jā. Ne, viņš svētdienās nebrauka. Bet viņš pieminēja, ka viņš tagad ir tie laimīgs, viņš nebija ilgu laiku redzējis F1 sacīkst laivā, viņam tagad bija 2 reizes iespēja nostīties dzīvajā sacīkst. Viņa formulai nobraukums ir principā fresh factory new. Jā, tas ir interesants moments viņam, jā. Žēl, bet cerams, ka šobrīd izstāsta, kad viņiem varētu būt laba nākamā sacīkst, bet par to vēlāk. Ferrari, bāc tas moments, ka viņi tur viens ar otru mainījās ar vietām, tā kā es nezinu kas, tā kā, Tas bija super, es nezinu, kā tev es skatījos. Tas moments bija tieši tas, kas man, mums vienā čatā pat bija diskusija par to, ka, tur viens rakstīja, ka viņam besīja jaunā ēra un viss tas, es domāju, bāc, tieši tas
bija tas, ko viņi gribēja panākt ar šo ēru, kad formulas šitā visu laiku mainās. Tas ir principā cīņa nerviem. Un realistiski, tā kā, ja sports ir padarīts tik droši, cik viņš tagad ir, tad nervi ir pēdējā lieta, ko mēs varam bojāt. Un ja šis ir tas veids, kā mēs viņus varam bojāt, tad es tikai un vienīgi par, jo tāpēc, ka tā kā, jo tas, kā viņa 8 šobrīd cenšas viņus bojāt, nav pareizais veids. Viņi nepareizi saprata. Viņi nepareizi saprata, nervi bojāšanas prikolu. Bet ja mēs šitā mainamies ar vietām, tas ir skaisti. Es tikai vienīgi atbalstu un es ļoti ceru, ka šis paliks arvien intensīvāk un tas ir dīvaini redzēt, ka formulas atmetās ar to ātrumu, ko mēs jau vairākas reizes esam pieskārušies, bet ja tas nozīmē, ka mēs saņemam šādas situācijas sacīkstēs, tad cepurnos. Jā, es arī īstenībā esmu ļoti patīkami pārsteigts par šīm regulācijām. Bija stiprs aizdoms, ka būs briesmīgi. Un piekritīšu kvalifikācijā nav labi. Tā uz robežas, ka pat sūdīgi, jo redzēt to, ka taisnēs vienkārši pēkšņi mašīna atmetās. Jā, bet saprot, es piekristu tam, bet visiem tā ir. Jā, bet es domāju, ar laiku tagad ies uz priekšu, viņi piekoriģēs lietas, būs paliks labāk. Tagad, man liekas, arī bija kaut ko runāja, ka samazinās to jaudu, ko dod palītību, pa kaut kādu vienu mazu decimālu, baterija ilgāk turās, kaut ko tāds runas arī tika paceltas, ja ne pat pieņemts. Un kaut ko piekriģēs uz nākamo sezonu. Noteikti būs vēl kaut kādas izmaiņas, kas uzlabos visu to. Kaut kādas tās mazās lietas, kas ir šobrīd varbūt pārāk patīkams. Bet pats sacīksti, tās cīņas, tās prāta spēles, es teikt, kā kurā brīdī izmantot to bateriju, neizmantot. Sanāk biežāk arī mainīties, atzīšanas ir vairāk, sanāk arī vairāk cīņas. Bišķīt mākslīgi, bet DRS to pašu darīja. Un es teiktu, ka šis citādākā veidā nekā DRS. Es teiktu patīkamāk nekā redzēt, kā pirms tam ar DRS bija, ka vienkārši taisnē apzina, tikai tāpēc, ka tu bija kaut kādu brīžu. Tā, ka viņi pacīnās. Un Ferrari parādīja to Ķīnā. Vēl ko viņi parādīja, bija tas, ka man liekas, ka viņiem ļoti ātri vajag saprast, kurš ir numur 1 braucējs un kurš ir numur 2. Vajag! Nē, klausies. McLarens parādīja to, ka tas ir izdarāms, bet tam nāk savi riski. Un vienā brīdī viens braucējs neizturēs. Tāpēc, ka cīnās par titulu. Cīnās par titulu, pareizi. Bet šajā situācijā realistiski viņi nežēlīgi nočakarēja viens otru laiku, palaižot Russell. Viņi reāli varēja būt abi divi uz pódiumu. Viņi varēja vienkārši norīt savu pride un braukt un visu laiku defendot. Un viņi varēja līdz beigām nobraukt, un viņi varēja būt double pódiums. Un viņi būtu tā kā ne priekšā, loģiski, ka ne priekšā, bet viņi būtu daudz tuvāk Mercedesam. Jā. Daudz tuvāk. Jā, šobrīd ir 30 punktu starpība, un principā tā ir, tā kā tur būtu 10 vai cik punktu starpība. Tā kā, tas būtu bijis, varbūt mazāk punktu starpības, nezinu, bet realistiski tas tā kā būtu bijis daudz izdevīgāk. Tā iemesla dēļ viņiem vajag šo pēc iespējas ātrāk atrisināt. Jā, piekritīšu. Viņi varēja, man liekas, palikt 2, 3, ja viņi nebūtu tik daudz cīnījušies. Bet, man liekas, viņiem visticamāk bija sarunāts, ka viņi drīkst cīnīties savā starpā, ka viņi neregulēs. Ferrari gan jau ka pateica. Bet tad katrs punkts ir no svara, un mēs katru sezonu runājam par šo, ka katrs braucējs tur cīnās, egoists un tā tālāk, katrs punkts no svara. Man liekas, ka šis bija tas moments, ka komandai vajadzēja pateikt, klausās, ok, reku, jūs tur 5 reizes samainījāties, varbūt nevajag vēl 10. Tā kā, es nezinu, man tas likās dīvaini. Forši, bet dīvaini. Varbūt viņiem nelikās, ka viņi vispār būs priekšā Mercedesam, viņi bija sarunājuši, tad viņi negribēja mainīt to, ka bija sarunāts, ka jūs varat cīnīties. Ok, varbūt, jā, fair. Nebija gatavi tam, ka viņi būs 2-3. Fair. Un ka Russells netiks garām. Fair. Jo viņi tāpatās ar visu to cīnīšanos noturēja, cik tur diezgan lielu laicinu. Russells tikai kādā 36. aptajā aizgāja garām kaut kad tad. Viņi diezgan ilgi viņi turēja, bet tur arī nebija tā, ka viņš pagāja garām stāvošam, bet tā kā loģiski, ka viņi bija izcīnījušies, ka baterija iztērēta, riepas iztērētas, tur bija diezgan traki, jā, bet cīņa bija forša un arī pašbraucēji parādīja, paziņoja, ka viņi bija diezgan priecīgi par šo cīņu. Un es domāju, ka daudzi arī mani Hamiltona fani bija ļoti priecīgi redzēt to skatu pēc sacīkstes, ka viņš beidzot ir apakaļ uz to 3. pakāpienu, bet vismaz vienu no pakāpieniem. Hamiltona pirmais podījums Ferrari. Pirmais podījums. Oficiālais. Pirmais sacīkšu podījums.
Jo teorētiski viņš jau ir uzvarējis ar Ferrari sprintā. Bet still, tā ir daļa no nogales un tieši tās pašas nogales vēl pēc tam gadu atpakaļ. Bet redz, kā es arī nokāloju to, ka Hamiltonam labi ies Ķīnā. Tikai domājot par pagājušo gadu. Tieši tā. Bet, kas pēc Ķīnas? Kaut ko jau mēs redzam tiktukos, kaut kas parādās, kaut kur kaut kādas ziņas rakstās, ka tomēr kaut kas tai Mercedes formulē līdz galam nav tā, kā vajadzētu būt. Jā. Kaut ko vajag tur pamainīt, kaut kas tur nav ar spārniņiem, kaut kas tur komandas nav apmierināts ar daudz ko, jā. Ko tu esi dzirdējis par šo tēmu? Diezgan es dzirdējis, saku, līdz Mercedesam kā nekā reprezentēja. Ieņēma to, kad Mercedes to caurumu, ko viņi atrada motoros, tajos tilpumos, ieņēma oficiāli visu ražotāju komandas nobalsoja, vienbalsīgi Mercedes pat arī nobalsoja, ka piekrīt, ka vairs nedrīkst tā būt, ka mērīs arī, neatceros cik grādos, bet kad motors ir uzsils karsts, ka tilpumu arī tad mērīšot. Tādā veidā apstādinot Mercedes motori kā spēku, ka viņi spiež vairāk tos zirgspēkus. Tas stājās spēkā no 1. jūnija. Kas ir vienkārši tikpat labi arī varēja tikt nepieņemts, jo tajā laikā jau ir pussezona gandrīz pagājusi. Jā, daļa būs pagājusi, jā. Un labi, nebūs pussezona. Bet tas ir vairāk, lai Mercedesam būtu laiks uztaisīt viņu pēcregulāciju. Es domāju, tas ir iedots kā tāds miera periods, lai viņiem ir laiks motoru pārtaisīt. Bet viņi jau tajā laikā būs tik ļoti priekšā. Tur pat nebūs vairs cīņa. Es domāju, tur reāli būs jau, ja mēs jau redzam divās sacīkstēs ir dominants, es domāju, ka arī šijā būs uz pēdestāla viens no Mercedes braucējiem garantēts. Viss atkarīgs no McLareniem Ferrari, bet... Tas ir viens. Tagad vēl viena lieta, vēl komandas atkal ir pacēluši par to Active Aero, kad nevarās ciet pareizi, ir esot kaut kādās milisekundēs diviem. Viņš varās ciet, bet viņš varās lēnāk ciet. Jā, bet mēs, kad aizmut, vai priekšējais daudz vēlāk aizvēlēs. Pacēlās priekšā. Tādā veidā palīdzot it kā ar bremzēšanu. Tāpēc, ka neesot vienlaicīgi. Maza lieta, it kā tā liekas. Ja mēs cīnamies pa sekundes simtaļām, tā mazā lieta dara vislielāko lietu. Protams. Bet liekas interesanti. Mercedes izstāsta, ka baigi necīnās par tām lietām, kas ir ļoti aizdomīgi. Par to motoru īsti necīnījās, ka par šo viņi īsti nav izrādījuši lielu tādu iniciatīvu, ka nē, mēs visu darām pareizi vai kaut kā mēģina aizstāvēt. Labi, neiet. Un kaut kādas teorijas arī lasīt, domāju, teorētiski var būt visa tā jauda vai tas apļa laiks, ko viņi izspiež šobrīd dominēt, varbūt nemaz nav paslēpts tajā motorā vai šitajā sīkumā, ko tagad atrada ar to. Varbūt viņi ir vēl kaut ko izdomājuši, kas ir paslēpts. Un tas motors tieši, par to jau runāja vēl pirms vispār bija testi, man liekas, jau par to motoru runāja. Varbūt tas speciāli atkal tika padots, lai visas komandas fokusējās uz to un mēģina nobanot to, lai neredz īsto lietu, kāpēc viņiem tik ātri iet. Vai tā ir, to īsti vai nekad neuzzināsim, vai varbūt kāda komanda atklās kaut kāda varbūt atklās, grūti teikt, bet laiks rādīs. Laiks rādīs tik tiešām. Cerams, ka Mercedesam ies pat ar visiem šitām viņu banošanas lietām. Es to projām ceru, ka viņiem ies. Es to viņiem laiks kā vēl ir punkts, vēl diezgan daudz izspiest. Es ceru, ka viņiem neies. Es ceru, ka Ferrari tomēr atradīs kaut ko. Vai McLarens beidzot izbrauks vienu normālu reizi kopā. bet cerēsim uz to labāko. Bet kas vēl notiks starp šīm sacīkstēm interesants bija, Ņūvijs atkāpjās no Team Principal. Vai atkāpjās, vai viņam palūdz atkāpties. Viņš ir atpakaļ uz galveno inženieri. Jā, cik es sapratu, vienkārši viņš personīgi laikam nevis nesapratu, bet nevarēja pavilkt abas šīs pozīcijas, līdz ar ko viņš labāk fokusējās uz to vienu, uz ko viņam riktīgi labi iet, un tad nokāpjās no šī, un mēs par šo runājām, es arī īsti oficiāli nezinu, jūs varat ierakstīt komentārā, vai tas tiešām noticis vai nē, bet pirmkārt no Audi ir aizgājis viņu komandas principals, kā viņu bija Andrew Kāds Fields. Jā. Mēs zinām visu, par ko ir runa.
parādīšu šitais džeks. Un viņš aizgājis no Audi. Un it kā ir aizgājis uz Astonu, bet oficiāli no Astonu ziņas, man liekas, es neredzēju. Wheatley's. Oficiāli ziņas no Astonu es neredzēju. Bet tas ir izcinājums, bet Binotto ir apakaļ ierindā. Binotto ir apakaļ. Return of the Matt. Viņš vadīs Audi. Būs interesanti redzēt, kā viņam ies komandā, kur varbūt viņi neskaldīs kā Ferrari. Ferrari bija diezgan traki viņu mainīt, kad viens pa sezonā gan īstos timbrīns. Labi, bet Binotto bija diezgan ilgi. Binotto bija laicīgi diezgan. Un viņam negaja labi. Bet vai tā ir viņa vaina vai Ferrari vaina? Tagad ir grūti pateikt. Redzēsim. Ja viņš ar Audi spējas panākt, ka viņi, teiksim, tur brauc jau pieciniekā iekšā, tad ok, es teikšu visu cienu. Bet ja viņš būs tur pa beigām, tad redzēs, kā būs. Jā, kas vēl notiks starpā? Neskaitot to, man šķiet nekas baigi drastisks nenotika. Tik daudz, cik... Alonso bērns piedzima bērns. Tas jau bija pavisam nesen, tas ir reāli tikko pēdējās pāris dienās. Jā. Viņš pat nebija uz praktisi. Mēs filmējam piekdienā, šodien ir 27. marts, un mēs filmējam šodienā, un man liekas vakar vai aizvakar viņam piedzima bērns. Jā, bet paralēli vēl tam notika tas, ka, protams, kā jau ir pieņemts vairākās sacīstās, ir šie īpašie liveriji. Un tad līdz ar ko reku parādam V-Carb liverijas, interesants, jā. Mercedesam bija spārns. Mercedesam īpašai sadarbība ar Y3. Jā. Izstījās to. Kam vēl bija Haasam, Zīles vai kas, viņš skaitās arī kaut kā production kompānija. Tas bija viss īstenībā priekš speciālajiem Japāns. Tā kā visīpašākie laikam bija tie, kur tika arī minēti, bet tā es laikam arī nevienu vairs neatceros sitienu. Jā. V-Carb man tas sarkanais piestāv. Jā. Bļāns V-Carbs tik ļoti smuki. Nedaudz pēc Haas. Pastieties. Nedaudz pēc Haas, bet izstāst rītīgi. Ir labi. Viņi izstāst, kā Haasam vajadzētu iztīties. Jā. Tā kā... Diezgan precīzi. Tā jau V-Carbs ļoti smuki izstāst ar to balto akcentu, ko viņi ir ieviesuši. Bet tā kā tagad vēl, ka viņš ir tik spīdīgs, tas sarkanais. Smuki, ļoti smuki. Mēs tas tādā ziņā neko super daudz nedomājam, mēs tikai front wings ir ar to vilku. Jā. Bet tie tērpi, sacīkšu tērpi, krekli, jakas, kas tur nāk līdzās kā ko nopirkt kā merču. Oh my god, es nezinu, izskatās jā, tā modes skatu, ko viņi ielika iekšā Instagramā. Toto, jā. Tāds boss. Tā bija tāda modes skatu, un tas bija ļoti krūts. Tas man patika. Tas bija, tas viss drops, viņš bija tik stilīgs. Tā kā vispār tik nestandarts. Es gribētu kaut ko. Tas Adidas partnerships viņiem ir tā kā, tas ir tā kā good moves bijis. Jā, šis ir. Kā Lewis, Lewis arī tur ir tik krūti iztītos, bet labi, Lewis jau vienmēr ir labi bijis, un viņam ir Puma ar viņu, kas ir, saprotams. Bet jā, Adidas ļoti labs moves. Manuprāt, ļoti labs mums. Ķeramies klāt pie nogals. Pirmie divi praktisi, ko mēs konstanti, mēs vēl tieši pirms podcastu skatījāmies kopā, nostījāmies vēl pāris highlights, pāris atsauksmes par šiem praktisiem, un kas bija konstanti manāms, bija zemais grips. Un ne tikai vienai komandai. Jā, daudz komandas ar to mocījās, pat cīnījās, tur konstanti. Ferrari vispār izties, ka nebraukuši uz Formula Drifteri, nevis uz F1. Albons arī kaut kādas muļķības tur darīja, nevarēja savaldīt mašīnu, pēc tam dusmojoties ietriecās Perezā, nezinu, kāpēc. Tas bija vispār, vienkārši paņēma iekšpalu treniņu laikā, forši, Pilnīgi kaut kādu dive bombu uztaisa, nevajadzīgi. Kāpēc? Nezinu. Kam vēl Red Bullam arī izstījās, ka bija problēmas. Astons vismaz nobrauc kaut kādas apļas, prieks par viņiem. Tās vibrācijas pēc Ķīnas Grand Prix varēja, man liekas, viņi ielikt to kameru bāc. Es neredzēju. Vai tā bija Ķīna, vai tā bija Austrālija jau, bet es redzēju onboardu. Viņu runāja nervu bojājums. Tur rādīja, kā, teiksim, parastai formulai, viss tur izstās taisnas, tā kamera stāv, viņiem vienkārši kratās, viņai jau ir stabilizācija, viņi reāli kratās, tas ir insane. Viņiem jau un šasi jāveido, es esmu. Bāc, Alonso 40, cik gadi, viņam taču vairs tie kauli nav tādi. Džekam izliks gūžu no vietas ārā.
Strolls tad labi, nu, viņš ir pelnījis tādu mašīnu. Viņš ir pelnījis tādu mašīnu. Ko tad viņam? Viņš ir pelnījis tādu mašīnu, bet Alonso galīgi nav pelnījis tādu mašīnu. Es ceru, ka viņi ātri vien atrisinās šo, jo es redzēju vienā citā podkāstā, ka viņi rēķināja, cik tā komanda vispār, cik tas projekts ir izmaksājis Lorenzam Strollam. Miljards. Vai cik viņš tur bija? Tas ir tagad par ņūju parakstīšanu, par kaut kādām tur vēl lietām. Viņi uzskaitīja ļoti baigi labi. Viņš taču ielika miljardus, būvējot tās jaunās ražotnes un visu šito. Tas ir tik bēdīgi. Vēja tunelis, viņš tur miljardus ir ielikuši. Varbūt Strolls pats ir ielicis pie miljardu. Un pa Astonu runājot, interesanti bija sazēju vienu TikTok. Es nezināju, ka Jensons Buttons ir tā kā Aston Martin ambassadors. Zināji? Nē. Sadzēju interviju, kurš bija Aston kraklā, domāju, bāc, ko viņš dara? Cik viņam samaksāja? Gan jau, kad labi, es domāju, viņam samaksāja. Un tāpēc arī viņš tur sēdēja tajā kraklā. Astons ar negi mums samaksāja. Pāris miljonus es paņēmu. Tad labs vārds teica. Strolls nav pelnījis tādu mašīnu. Green Mercedes. Jā, būs interesanti, kas tur Astonam notiks sezonas garumā, bet par Ferrari atkal, viņi tiešām viss tās atbraukuši kā uz Formula Drift, bet kas likās neloģiski, jo mēs arī abi vienojāmies jau, kad pirms šīs sacīkstes likās, ka, ja ir kāda sacīkste, kurā Ferrari varētu iet labi, tad tā ir Japāna. Jā. Jo tur ir vairāk pagriezieni nekā taisnes. Tiesa, tās taisnes, kas ir, viņas ir garas. Jā, viņas ir garas. Bet nav tik traki īsti. Nē, ir normāli. Cik spēlē braukt, tur ir tās, viss sanāk laikam, kad 4 vai 5 tās taisnes. Jā, 3 no tām nav baigi garas. Laikam pat 6, 3 no tām nav baigi garas, 4 no garas. Start finish taisna, tad neuzskaidīšu pārējās, bet tad ir viena tā gara taisna, tāds U-veids, un vēl viena taisna, tā ir šikeins un apakaļ uz taisna. Tas mums ir vienīgais 3 taisnas ir. Jā. Bet tajās, vai tad vēl taisna kāda nav? Ir, pēc tā esinieka čūskas, nogriezies augšā, un tad ir taisna, un tad brauc viens tāds tur sanāk. Tā jau nav vajag taisna. Tā līkumotā. Suzuki ir vidēja ātruma. Vidēja ātruma līkuma. Jā, līdz ar ko mums bija diezgan loģisks, saprātīgs pieņēmums, ka Ferrari ies šajā trasē. Pēc praktisiem pārliecība zuda, jo kā jau 3. reizi es saku, vai mēs sakam, kad viņi ir atbraukuši uz Formula Drift, kas notiek ar gripu? Tas pats ir McLarenam. Jā, forši beidzot redzēt arī, kad nogali mēs neredzējām reisā, kā viņi brauc, bet atkal praktiski mēs redzam, kā viņi brauc. Prieks redzēt, viņiem iet labāk nekā Ferrari. Bet arī viņiem nav grips, bet ar to viņiem iet labāk, līdz ar ko ir grūti minēt, kā tad viņiem būs reisā, kā viņiem būs kolī. Svarīgākais būtu viņiem vispār startēt un nofinišēt. Tas gan. Es domāju, ka viņi to izdarīs. Jo Lando atkal bija kaut kāda hidrolikas problēma, kaut kas viņam bija atkal praktisā, muļķīgi. Bet toties izstāst diezgan ātri. Es domāju, ka viņi nofinišēs, bet manā prognozē es pateicu bišķi citādi. Ak, šitā. Jā. Bet, es ceru, ka McLarens parādīs savu labo pusi šajā nogalē. Es ļoti ceru, izstāst, ka viņi to arī varētu izdarīt. Un, tikai uz priekšu varētu pacīnīties ar Ferrari, varbūt pat uzspiest Mercedesam uz topēžiem. Ir skaidrs, ka šobrīd Ferrari un Mercedes ir aizskrējuši pamatīgi pa priekšu visam laukam ar punktiem, un būs pāris reisi, līdz mēs redzēsim, kas tad īsti cīnās par 2. vietu, jo ir skaidrs, ka šobrīd tur stabili ir Ferrari vai Mercedes. Visticamākais, ka Ferrari. Šobrīd. Būtu arī forši redzēt Red Bull saņemoties. Kaut kā kas notiks tur? Verstapenam labi iet sacīkstē. Sacīkstē izstās, viņš izstās labi. Jā, bet kvalitīvi viņš nevar. Viņš startu nevar uztaisīt Ķīnā, viņš gan sprintā, gan pašā sacīkstē startu nočakarēja. Un te ir jautājums, kas tas ir? Vai tā ir ambīcija reisot, vai tā ir formula, kas viņam tur nav laba, vai kas tas ir? Jo mēs taču zinām, kāds ir Maksis, viņam patīk braukt datorā. Vai viņam patīk, viņš tikko arī nobrauc 24 stundu Le Mans. Nē, Le Mans, Nürburgring, jā. 24 stundu, jā, un kas bija interesanti redzēt, ka tā bija, man liekas, Mercedes mašīna ar Red Bull. Tā kā tas bija interesants moments, bet... Un viņš uzvarēja un viņam atņēma. Ko atņēma? Uzvar. Ko tu stāst? Neredzēji? Nē. Viņas ir izmantojuši vienas riepas pa daudz komplektu. Pa daudz var izmantojuši. Es nezināju. Viņam atņēma. Džekam neiet. Vienkārši kā neiet, tā neiet. Šausmas.
Nu, bāc. Nu, manuprāt, ir moments, ka mēs jums pastāstām par mūsu burvīgo sponsoru Street Rīga. Jā, viņi mums sagādāja vērums ar foršām maltītēm, ar kurām mēs iestiprinājāmies pirms šīs epizodes filmēšanas. Tāpēc, ja jūs gribat, lai jums puncīts ir pilns un lai jūs esat ļoti labi pēduši, tad ejiet uz Street Rīga un paņemiet sev kādu garšīgu kumosiņu ar pankūciņām, kādu burgerīti vai kādu loaded fries vai kaut ko no viņu Āzijas virtuves. Līdz ar ko, jā, Street Rīga, paldies par atbalstu un ejam iekost. Ejam iekost. Paldies, Street Rīga. Bija ļoti garšīgi. Jums visiem var noteikt garšīgs. Āmen. Līdz ar ko, es domāju, ka ir moments mūsu podkāstā, kad līdz šim aktuālākais un mūsu informācijas iegūšanas tā teikt, moments ir izbeidzies. Es domāju, ka mēs varam runāt par mūsu prognozēm. Jā, Japānas prognozes. Es atvēršu savā telefonā, bet tikmēr tu vari darīt savā pusē. Es atļauju tev nosaukt savu pirmo. Tu man atļauj. Paldies tev, Sorry, Paldies, cik dāsni. Man liekas, ka es sāku pagājušais, līdz ar ko tu vari sākt šoreiz. Nu, labi sarunāts. Nu, tad sāksim patīkams pārsteigums. No. Es ieliku, ka Piastri būs uz podījumu. Piastri uz podījumu? Es uzliku, ka Piastri būs uz podījumu. Labi. Saki. Neko atņem. Labi. Redzēsim. Tā, mans patīkamais pārsteigums ir Hadžārs top 5. Hadžārs top 5? Jā, man šķiet, ka viņi varētu saņemties uz šo. Tas ir iespējams. Jā, nu tas tāds safe, jo man gribās dabūt kādu punktu. Es tagad mēģinu aiziet safe. Kas tev ir izgāšanās? Izgāšanos. Es ieliku, ka Bērmanam būs DNFs. Viņš abas reizes bija punktos, man liekas, 5. un 8. Es domāju, ka viņam ir pienācis laiks, kad ir neveiksmītē. Tāpēc es domāju, ka viņam būs tehniski problēma avārija. Viņš ir no finišas sacīkst. Ok. Nu, piedodiet manu komandu. Nē. McLaren atkal nenobrauc pilnu sacīksti. Labi? Jā. Wow. Sorry. Šis ir laikam mans vienīgais risks šodien. Tas ir riskanti. Es saprotu, plēt Lando varbūt vai Piastri. Es domāju, ka viņam atkal kaut kas būs fatāls abiem, līdz ar ko viņiem kaut kas līdz galam nesaies. Nu, redzēsim. Īstenībā nav nemaz tik traks. Nu, nav. Skatoties pēc pirmā sacīkstes. Skatoties, tas ir īstenībā arī diezgan sevi. Tas ir viss garantēts. Vairāk procentu, ka viņi nenobrauks, nekā nobrauks. Tas gan. Sorry. Mūsu čempions, tautas čempions. Jā, tautas čempions. Kas tev ir par trakumu notiek? Trakums notiek. Es domāju, ka skatoties uz to, cik drīz visi stragulo ar saķers problēmām, es domāju, būs daudz avārijas. Es ieliku, ka būs vismaz 3 drošības mašīnas. Vismaz 3 drošības mašīnas? 3. Tas ir ļoti labs gaiss, jo es bāc labs, ļoti labs. Es nemainīšu savu, bet tas ir ļoti labs. Kaut kas līdzīgs? Nē, man trakums noteikti ir atkal īstenībā tāds vairāk patīkams pārsteigums. Tā kā trakums noteikti, kad double Ferrari podījum. Jā. Jo man šķiet, ka ņemot vērā to, kā viņiem šobrīd treniņos ir gājis, ka tas ir vairāk trakums noteikti nekā... Jā. Jā, nu, kad ja viņi, teiksim, savāks tos galus un nobrauks un abi podījumā, viss cieņi. Okay. Nē, es pieņemšu īpaši skatoties uz to, ka McLaren's izstās arī ātrs, ka varētu uzspiest. Nu, tur varētu būt konkurence starp viņiem abiem, ja, teiksim, McLarenam tiešām labi iestā formā. Jo tad kaut kas jānotiek Mercedesam un jānotiek arī McLarenam. Tieši tā. Nu, tad jau virzamies. Mūsu sestdienas top 3, kas ir tavs 3? Es ieliku Hamiltonu. Es ieliku Russellu. Tā. Jap. Tik vienkārši. Jā. Labi. P2 Kimijs. Hamiltons man ir P2. P1 būs Hadžārs? Jā? Strolls. Kadiliaks. Nē. P1 Russells. Nu, standartiņš. P1 Leclerc. Standartiņš. Tu domā, ka Ferrari tik ļoti spiedīs ārā? Es domāju, ka būs. Es ticu naivi, un ja viņi man šoreiz pievilst, tad laikam es beigšu savu naivu ticēšanu. Jo pagājušā sacīksts principā parādīja to, ka viņi var.
šie treniņi parādīja, ka varbūt tomēr nē. Man liekas, viņi parādīja, ka viņi ļoti sacīksti nevis kvalitāti. Exactly. Līdz ar ko redzēsim. Es domāju, ka laiks rādīs. Būs ok. Rītā redzēsim. Top 3 svētdienai. Jā, bet parīdienu, svētdienu, top 3. Tu vēlēsi sākt varbūt? Labi. 3. vieta. Leclerc. Jep. Ak tā. Jep. No P1 uz P3 viņš atkal. Jep. Es ieliku Piastrī. Es domāju, ka viss būs kārtībā viņam. Viņš nobrauks ātri. Pat jums paldies. Lai vienkārši atsistos atpakaļ no veiksmēm, kas bija. Viņš nāks atpakaļ stiprāks, ātrāks un izkodīs abas Ferrari. Bet abas Mercedes. Man 2. vietā ir Mr. Stilvī Rais Hamiltons. Jā, es domāju, ka viņš arī parādīja labi, ka viņš tomēr nav pazaudējis to savu jaudu, to savu jušu uz lietām, un es domāju, ja formula būs zem viņa kājām, zem viņa, tur viņai vajadzētu būt. Jā, tad viņam sanāk. Jā. Labi. Man P2 nekas jauns, Kimi. Es palikšu pie pieredzes, ko rādījusi, kad Kimijs izstāsta bišķīt lēnāks par Russellu. Viņš var izsist, kā viņš parādīja Ķīnā, ka viņš var būt ātrāks. Bet es palikšu pie savu, ka Kimijs paliks pie P2. Ok. Mans P1 ir Russells. Klasiski. Es centīšos iet safe. Man arī P1 ir Russells. Un tur mēs abi vismaz nopelnīsim kādu punktu. Ties, ka viņam vajag mazāk nekā man, bet labi. Ļausim. Un tad izšķirošais mirklis ir klāts. Vēl 3 ekstra punkti, kurus mēs varam dabūt. Kas šodien būs tavs ģimenes un draugs prognozes paziņotājs? Mans Street Rīga ģimenes un draugi paziņotājs. Būs mana draudzene, dzīvesbiedrene Madlēna, kur man ir jāiet pasauli šobrīd, jo viņi ir šeit. Tātad jā, Rājs pareizi pateica. Street Rīga ģimenes un draugu prognozes. Pirmo reizi šeit in the flesh, tiesa, kad pats segments nav pirmo reizi, bet tas notiek ar šādu jaunu nosaukumu pirmo reizi. Līdz ar ko jā, Street Rīga ģimenes un draugu prognoze. Tā, atgriežamies pie tēmas. Tātad mūsu Street Rīga ģimenes un draugu prognoze. Un Raivis šoreiz ir izvēlējies, tā kā es pagājušreiz savu mīļoto dāmu. Viņa mīļotā dāma Madlēna. Mana mīļotā dāma Madlēna. Lūdzu, nāc tuvāk. Kāds ir tavs top 3? Nosauc savu top 3. Kas būs 3. vietā? 3. Jā, sauc 3. jā. 3. vieta. 3. vieta ir... 3. vieta Madlēnai būs... P2. Antonelli. Kas uzvarēs? Man negribas teikt, bet Russells. Neesmu sajūsmā, bet jā. Ļoti labi minējumi. Varbūt bāc, ja viņi tā dabūs visu 3 punktus. Tas būs lieliski. Lūdzu. Man jāturpina strīks. Paldies tev. Tā, ok. Tātad. Mārtiņ, kas būs tavs ģimenes un draugi? Es pretēji. Tāpat kā tu pagājušreiz, es izvēlos savu brāli. Līdz ar ko mēs tagad viņam arī uzvanīsim. Viņš, diemžēl, ir Liepājā, viņš nav šeit pat. Izmantos man stratēģiju pret mani, ja? Brāļu pareģojums. Ok, labi. Tu biji pirmais. Tu pastāv savu draudzeni. Līdz ar ko tu izmantoji manu stratēģiju. Tā kā jā, manā Street Rīga ģimenes draugu prognozē šoreiz palīdzēs mans brālis. Tā, uzvanam viņam. Viņš tev pacels vispār? Viņš šobrīd ir vakariņas, bet sakuši pacels. Čau, brāl. Čau, brāl. Pasaki savu top 3 Japānai. Top 3. Sāksim ar 1. vai 3? Sāc ar 3. 3. Čaks Leclerc. Čaks. Visi mīl Čaku. Visi mīl Čaku. 2. vietā
Antonelli, Talibanelli. Ok. Un P1. Un P1. Un P1, Giorgiolini. Super, mums ir pilnīgi identiski. Mums ir pilnīgi identisks. Čau vispār. Čau. Nu, jūs ar Madlēnu pilnīgi identiski nosaucāt. Kā ir, tā ir. Tā ir. Apsveicam visus laimētājus. Tā, paldies, brāl. Labu apetīti, tajā skatāmies, kas notiks. Čau. Tā kā tā, lūk, tā ir mūsu Street Rīga ģimenes un draugu prognoze, līdz ar ko gaidam svētdienu. Gaidam īstenībā jau sestdienu. Es ceru, ka mēs šo epizodu izlaidīsim tieši pirms kvalifikācijas. Centīšos samontēt laicīgi, un ja mums tas izdosies, ja nē, tad būs tieši pirms reisu vai tajā pašā vakarā, sestdienas vakarā, jā, visticamākais. Tā kā gaidam, skatāmies un turam īšķis, ka beidzot McLarenī vismaz finišēs. Un kad Astons arī varbūt vismaz... Nu, neiesim pa tālu. Jā, nesāksim jau fantazēt. Neesam jau Ziemassvētku vecīši arī. Līdz ar ko, jā, turam īšķis un uzvarēs labākais, un tad jau arī, tiekamies. Un sekojam līdz Instagramā visam. Jā. Varēsiet laimēt, lūk, Pasaules čempionu cepurīti. Lando. Tā kā dodaties uz mūsu Instagramu šeit, un tur jau arī zināsiet visus noteikumus par šo cepurītes izlozi. Tieši tā. Paldies! Paldies! Tā! Čau!